Viduslaiki, kur un kad tie bija? Par viduslaikiem Eiropā pieņemts dēvēt tos vēstures periodus, kas chronoloģiski atdala antīko civilizāciju no renesanses un jauno laiku vēstures periodu. Tātad viduslaiki atrodas it kā pa vidu starp abiem iepriekš minētajiem laikmetiem. Jau kopš renesanses iedibinājās klajī negatīva attieksme pret šo Eiropas vēstures vidusposmu. Laikspēks antīkās pasaules bojājās līdz renesanses sākumam, tika uzskatīts par tumšu un barbarisku. Tumšie viduslaiki tika uztverti kā pretstats gaišajai antīkajai un renesanses kultūrai. Cilvēku saimnieciskās darbības dēļ viduslaiku Eiropā jūtami mainījās ģeogrāfiskā ainava. Lai gan pēc antīkās civilizācijas bojājies Rietuma Eiropā bija vērojams kultūras un saimniecības pagribums. Viduslaikos attīstība turpinājās gan drīz visas dzīves jomās. Zinātnieki jau sen meklē atbildi uz jautājumu, kas atrasts viduslaikus, kādi ir viduslaiku vēstures perioda noteikšanas kritēriji. Viedokļi šajā jautājumā ir atšķirīgi. Vairāk vai mazāk pētnieki spēja vienoties tikai apgalvojumu, ka viduslaikus raksturo kristīgās ticības un baznīcas ļoti spēcīga ietekme uz sabiedrību. Lielā tautas staigāšana. Rietumē Romas impērijas bojāja bija saistīta ar vienu no apbrīnojamākajām notikumiem Eiropas vēsturē. Lielo tautas staigāšana, kas izpaudās kā vērienīga un masveidīga pārvietošanās. Vēl nekad tik strauji un būtiski nebija mainījusies Eiropas etniskā karte, kā tas notika laikā no 4. līdz 7. gadsimtam, kad vienā teritorijā pārklājās dažādas kultūras, tradīcijas un pilnīgi atšķirīgas valodas. Ģermaņu ciltis mūsu ēras sākumā apdzīvoja Vidus Eiropas un Ziemeļa Eiropas teritorijas. Atsevišķas ciltis Impulss lielajai tautas staigāšanai nācis no Āzijas. Lopkopju huņu klejotāju ciltis, kuras pirmdzimtene meklējama Ziemeļķīnā un Mongolijā 3. gadsimtā bija nonākusi Piekaspijas stepēs, kur izveidoja spēcīgu cilšu savienību, apvienojot tajā skitus, sarmatus un citas senās ciltis. Tā kā mums strauji beidzas papīrs, tad 6. gadsimta vidu uzskata par lielo tautas staigāšanu beigu posmu, kad no Vidus Eiropas Itālijā iebruka Longobardi. Jaunas valstis Eiropā. Ģermāņu ciltis, iebrūkot un apmetoties uz dzīvi Rietumu Romas impērijas teritorijā, būtiski izmainīja tās civilizēto vidi. Ģermāņi izcirta olīvju birzes, iekopjot tur savas aramzemes lauciņas vai ganības. Daudzi antīkās kultūras pieminekļi tika izlaupīti. Vēstures avoti stāsta, ka ir bijušas impērijas sirdī. Romas forumā zemnieki ganījuši lopus, bet daudzi senie romieši arhitektus šedevri, piemēram, Kolizejs,
Vēlāk tikuši izmantoti kā akmeņu laustos apkārtnes zemnieku māju būvei. Kristīgie romieši un ģermāņu huņus sāka uztvert kā dieva sodu, kā veidojās jauna sabiedrība Rietum Eiropā. Rietum Eiropā sākoties viduslaikiem bija vērojams pagrimums gandrīz visās dzīves jomās. Kopš 5. gadsimta lielākā daļa ļaužu dzīvoja laukos, tāpēc uz turieni pārvietojās arī visas sabiedriskās un politiskās dzīves epicentrs. Sabiedrības agrārais raksturs bija visas vēlākās viduslaiku Eiropas civilizācijas. Viena no būtiskākajām pazīmēm katrai sabiedrības daļai bija savi likumi un tiesības. Ko Eiropas vēsture deva Franku impērija? Dzīvot spējīgākā no visām ģermāņu valstīm izrādījās Franku valsts. Atšķirībā no citām barbaru karalistēm tā ne tikai neaizgāja bojā, bet gluži pretēji. Gadsimtiem ritot kļuva arvien spēcīgāka un lielāka. Karaļa Martela valdīšanas laikā tika veikta būtiska militāra reforma, kuras nozīme īpaši izceļama Eiropas vēlākās vēstures laikā. Martels sāka veidot smagi bruņotu kavalēriju, karavīriem kā atalgojumu piešķirot zemi beneficiju. Zemi nepiešķīra kā privātīpašumu. Karavīriem zeme bija jāizmanto bruņojuma iegādē un uzturēšanai. Austrumromas impērija vai Bizantija. Laikā, kad rietumos notika pāreja uz tādu sabiedrību, ko vēlāk vēsturnieki nosauks par viduslaikiem, vidusjūras austrumu piekrastes zemļu, Balkānu, Mazāzijas un Tuvo Austrumu, vēsture attīstījās pa citu ceļu. Barbaru iebrukumiem tur nebija liktenīgu seku. Romas impērijas austrumu daļa ne tikai turpināja savu eksistenci, bet 6. gadsimtā piedzīvoja jaunu uzplaukumu. Pilsētas joprojām rotāja bagātie tirgus laukumi ar dažādām valodās runājošiem tirgotājiem, kā arī akvedukti, pirtis, teātri, bibliotēkas un hipodromi, kuros notika grieķu sabiedrībā populārās zirgu skriešanas sacīkstes. Zīmīgi, ka paši Bizantijas iedzīvotāji sevi dēvēja par romejiem, kas grieķu valodā nozīmē romieši. Par romiešiem bizantiešus dēvēja arī viņu austrumu kaimiņi, persieši, armēņi, arābi un citi. Daļa vēsturnieku pauž viedokli, ka bizantieši savas kristīgās mentalitātēs Zīmīgi, ka paši Bizantijas iedzīvotāji sevi dēvēja par romejiem, kas grieķu valodā nozīmēja romieši. Par romiešiem bizantiešus dēvēja arī viņu austrumu kaimiņi, persieši, armēņi, arābi un citi. Daļa vēsturnieku pauž viedokli, ka bizantieši savas kristīgās mentalitātes, pasaules uzskatu un kultūras ziņā tomēr bijusi daudz tuvāk Rietumu Eiropas viduslaiku cilvēkiem nekā senajiem romējiem. Sākotnēji gandrīz visi imperatori sapņoja par vienotas Romas impērijas atjaunošanu. Pastāvēja uzskats, ka viņiem pieder likumīga vara pār visu bijušās impērijas teritoriju. Kas bija vikingu laikmets? Gan Romas laikmeta, gan lielās tautas steigāšanas un agro viduslaiku sākuma notikumi maz skāra Skandināvijas reģionu. Tas visu šo laiku bija palicis kā tāls un maz attīstīts Eiropas nostūris, kas maz interesēja tālaika civilizēto pasauli. Skandināvijas vēstures pētnieki izvirza vairākus vikingu laikmeta cēloņus. Viens no galvenajiem meklējums pašā skandināvu sabiedrības attīstībā
7. un 8. gadsimtu. Tur bija sācies dzimts kopienas sairums, un sabiedrība bija nonākusi līdz kara demokrātijai. Par vikingu laikmeta sākumu Eiropas historiogrāfijā pieņems uzskatīt 793. gadu, kad vikingi uzbruka un izpostīja Lindisfarnes klosteri Anglijā. Lai gan pirmie skandināvu sirojumi acīm redzot sākušies vēl agrāk, skandināvi masveidā apmetās uz dzīvi Francijas piekrastes apgabalā pie Lamans. Šī zemes ieguva Normandijas vārdu. Tieši tā. Interesanti, ka šo viedokli neapšaubīja arī Rietuma Eiropas ģermāņu karaļi. Neviens no viņiem līdz pat Kārlim Lielajam nemēģināja sevi pasludināt par Romas imperatoru. Turklāt arī pēdējais ir tāds ievērojams vēsturnieku viedoklis, to darījis negribīgi, izdabājot Romas pāvesta intrigām. Novājinātā Bizantija zaudēja gandrīz visas savas teritorijas. Āzijā, pēc tam imperators lūdza kristīgās Rietumu Eiropas palīdzību. Baltija un Krievzeme. Baltijas tautu tuvākais kaimiņš austrumos bija Krievzeme. Ar Krievzemi Baltiju saistīja ne tikai kopīga robeža, bet arī svarīgākie tirdzniecības un satiksmes ceļi, kas gāja pa Daugavu, Gauju un Emajebi. Pagājušo gadu vēsture. Saistīts, ka Krievzemē mēslus maksājas latgaļu, igauņu līmi, zemgaļu un kurši. Zinot tā laika Baltijas tautu krievīgumu, varam pieņemt, ka uzbrukumus Krievzemes pierobežās apgabaliem veikuši ne tikai lietuvieši vien. Diemžēl viduslaiku Baltijas un Krievzemes attiecību atspoguļojums vēstures zinātnē gandrīz vienmēr bijis pakļauts politiskajam spiedienam. Paldies par uzmanību! Mūsu raidījums ir beidzies. Paldies, ka uzklausījāt! Tieši tā. Tā viņš ir, jā.